izklausīsies, ka es esmu galīgi jau tāds pravietisks, bet man 11. gadā bija skaidrs. Es atvainojos par savu franču valodu, līdz kam tā miskaste, ko sauc par vienotību, progresēs pēdiņās. 11. gadā man bija skaidrs, ka tā būs tieši šāda. Patu deķis sašūts kopā, pie kuras, diemžēl, šūšanas es pats lielā mērā bija piesaistīts. Man likās, ka tā var uzšūt kaut ko vērtīgu, siltu segu. Izrādījās vienkārši lupatu deķis. Pēc tam vēl tur, kad es jau biju prom, paldies Dievam, tur piešuvinājās klāt pats Zatlera kunga partijas pārpalikumi. Un te nu mēs redzam to, kas saucas vienotība, jaunā vienotība. Jā, vienu reizi savā politiskajā karjerā es partijas mainījis, un es gribu teikt, paldies Dievam. Nav tikai tāda kritizēšanas taktika, ja jūs saprotat, ka varbūt viņi ir jūsu konkurenti. Es aizgāju no partijas vienotību mēnesi pēc lieliskiem rezultātiem, kur man toreizējie partijas vadītāji zvanīja un lūdzu kļūt par ģenerālsekretāru, pierezervēt vietu valdē, jo toreiz bija cits princips. Ja, tur no katras atsevišķās partijas tika veidota valde un tam līdzīgi. Mums pateica, mīļie cilvēki, paldies un uz redzēšanos.